Labvakar, mīļie draugi! Hei, Kandavā! Vai jūs esat šeit? Hei, hei! Ho, ho! Ideja par šovu Kandavnieks dzied maskā Kandavas un Valdaķu kultūras nama vadītājai Kristīnai Brokai-Meļķei radās darba intervijas laikā, kad viņai uzdeva jautājumu, kādu nebijušu pasākumu viņa varētu norganizēt. Tajā reizē es nosaucu vairākus pasākumus. Viens no pasākumiem bija Kandavnieks dzied maskā. Visi pasākumi notika, tos, ko es nosaucu. Un arī visi pārējie pasākumi jau ir kļuvuši par tradīcijām un notiek katru gadu un pulcē pilnu zāli. Un patiešām, ieejot Kandavas kultūras nama zālē, bija sajūta, ka šis ir ļoti gaidīts pasākums, jo brīvu vietu atrast bija neiespējami. Biļetes tiek iztirgotas šim pasākumam, varētu teikt, pāris dienās jau. Un tad mēs sākam domāt, cik būs tālu iebūvēta skatuve, un tad mēs saprotam, cik mēs vēl varam likt tomēr papildus rindas klāt. Beigās jau sanāk tā, ka mēs vienkārši vairs nevaram ielaist, jo savādāk nevar iziet cauri. Aptuveni mēnesi dalībnieki gatavojās savam iznācienam, mācoties deju soļus, ierakstot izvēlēto dziesmu, strādājot pie maskām un citām būtiskām detaļām, lai iedzīvotājiem un ekspertiem būtu grūtāk atminēt, kas slēpjas zem tērpiem. Principā 2 nedēļu laikā mēs arī bijām gatavi iet uz skatuves un uzstāties. Bija noteikti karsti, bet man bija diezgan brīvi, varēja pakustēties. Gan kolēģiem, man liekas, bija diezgan grūti. Un ne tikai dalībniekiem nācās pasvīst, bet arī ekspertiem, no kuriem viens bija talsinieks Intars Busulis. Es mēģināju iegūglēt brašāko kandavnieku profilus, ar ko viņi tur nodarbojās, vai strādā neatliekamās medicīnas palīdzībā, kaut kāds vietējos kultūra darbiniekus un tā tālāk. Sejās kaut ko atceros, bet kaut ko arī, protams, ka ne. Ja, no Talsos vairāk varbūt zināt cilvēks, bet tas nekas forši izaicinoši Kandavā šeit būtu. Vairāk jau šovs, vairāk jau tā atpūta un izklaide, protams, pirmajā vietā. Lai arī ekspertu apspriedes laikā izskanēja vairākas versijas par to, kas varētu slēpties aiz maskām, žūrija pirmajā kārtā uzminēja vien 3 no 8 kandavniekiem. Vai bija viegli uzminēt, kas slēpjas aiz maskām? Vispār jā. To mēs tulīt redzēsim. Nosauksim katru masku, jo mēs esam atminējuši pilnīgi visus pēc mūsu ekspertu domām. Pilnīgi šķērsām. Pilnīgi šķērsām, tur minējam. Varbūt, ka speciāli apzināti, neapzināti, bet šķērsām aizgāja. Es domāju, ka viņiem nebija ne mazāko nojausmu, kas slēpjas zem maskas, un tas bija ļoti labi. Šogad vislielāko mīklu gan žūrijai, gan iedzīvotājiem sagādāja kandavnieks Aivis Kokins zem maskas ar nosaukumu Minecraft. Pasākums bija noslīpēts līdz pēdējai detaļai un varēja just, ka Kandavas kultūras namā darbojas spēcīga komanda. Nīcata Anna Stariņa, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni.